Sveiki! Es gribētu parunāt ar jums par skopumu. Cik tas īsti mūsos ir? Un es teikšu tā, ka mūsos visos ir skopums. Tikai ko mēs daram ar to skopumu, jā? Un arī vai mēs viņu apzināmies, jo mēs nevaram neko darīt ar to, ja mēs viņu neapzināmies. Man vispār liekas, ka mūs no mežonības un primitīvas domāšanas var glābi tikai apzinātība un viss. Principā mēs neatšķiramies no tā, ko cilvēki uzskata par mežoni vai ar mežonīgām manierēm vai primitīvu domāšanu, ja? Pēc būtības, ja? Jo mēs visi esam, mums visos ir, mums ir gan dvēsele, gan mums ir gan ķermenis ar mūsu impulsiem, ja? Mēs esam visi šajā pasaulē nosacījumos ielikt, mums ir visiem savas vienādas tādas vajadzības pēc būtības, ja? Un atšķirība bija tikai tajā, cik tu atšķiries, cik tu apzinies to, ja? Un runājot salīdzinoši nesen ar savu draudzeni, kas ne tikai ir psihologs, jo es arī esmu izmācījusies psihologus, ja? Bet viņa arī praktizējošais psihologs. Tas nozīmē, ka viņa papildina visu laiku savas zināšanas. Viņa arī mācās visu laiku, kā jau praktizējušie psihologi, psihoterapiju un tā. Un vienā no šīm te mācībām viņa teica, tu zini, mums tieši bija saruna un runas, ja, ar pasniedzēju, ka ir kaut kādi nesenie atkal pētījumi bijuši, ja. Viņa teica, tu zini, mums visiem īstenībā mēs rēķinam pie sevis arī draudzībā, ja, ko mēs varam iegūt un cik mums ir jādod, ja, jādod, mēs rēķinam. Un es tiem, kas uzreiz pasaka, es neko nerēķinu, es uzreiz pateikšu, mīļie, jūs vienkārši neapzināties to. Mēs visi rēķinam, visi. Es to redzu, kā nāk uz manām grupām, pa ziedojumiem, rēķina. Man ir arī teikts, ka, man arī vēl ir tā, šad un tad man kāds apraksts, es te sākumā tā kā, es jau te tā, neko tā daudz, jo es jau nezinu, kas tur tajā grupā notiek, un es esmu bijusi uz grupām, kur samaksā un nekas nenotiek, ja. Un, ziniet, un tas ir tas moments, kad ieslēdzās skopums, ja, jo i man, i tam cilvēkam, ja? Jo man uzreiz pretī ir paga, bet jūs esat zemapziņas grupā, lielajā grupā, principā jau var redzēt, kāda veida izklājumus es lieku un kā es strādāju, un ja es pasaku 3 reizes nedēļā ar kāšu izklājumu, tad tas vai tad, tā kā netic. Un otrs, vienmēr uz manu grupu, uz maksas grupām, cilvēks atnāk un tur priekšā jūra izklājumi, viņi darbojās. Es esmu sviedrus lējusi, es esmu pat naktis citreiz negulējusi, ja? Un šie te būtībā izklājumi ir dāvanā, ja? Kurus citi, piemēram, iet uz internetu veikalu zemapziņas un pērk pa 4 eiro, ja? Jā. Un tad arī manī ieslēdzās tāds paga, ja tu jau nāc un tā kā jau nenovērtē tās dāvanas, un tu man pasaki, ka, bet vienkārši tā nevajag teikt, ja. Es taču neprasu jums attaisnojumi, ja. Nāciet, bet, nevajag man teikt, ka būtībā, es taču redzu, ka vienkārši negribās samaksāt tik, cik tu savā galvā saproti, ka vajadzētu, jo pretējā gadījumā tādas runas vispār nebūtu. Vispār. Tu atnāc, tu neviens neprasa atskaitīties. Tu atnāc, es esmu pateikusi, man labāk kaut vai kaut kāda naudiņa, ja? Bet atnāc pie manis, ja? Atnāc uz manām maksas grupām, jo tas ir tas, kā es dzīvoju. Tas ir mans darbs, ja? Nav viegli, starp citu, lūgt visu laiku ziedojumus, bet, tā šobrīd ir. Lūk. Un pa skopumu runājot, jā. Rēķinam mēs visi, un cik daudz mūs attur darboties skopums. Es esmu dzirdējusi, ka vairāk negribu sākt šo pašnodarbināto darbību, jo viņi saprot, ka būs jāmaksā nodokļi. Ja? Protams, ir, kur var izvairīties, bet skaidrs, ka to neviens jau īsti negrib savu nepatikšanas, un tad atmet ar roku. Ja? Un
pie šādas domāšanas es arī neko nebūtu izdarījusi. Jūs ziniet, cik nodokļos aiziet. Tie pats tikko pieminēja 4 eiro internetu veikalā. Man nodokļi ir jāmaksā, plus vēl man jāmaksā Svetbankai par katru pārskaitījumu, un es pat neesmu rēķinājis, bet man liekas, ka man rezultātā es personīgi saņemu mazāk par 50% no tiem 4 eiro. Jo 10 centi vēl bankai par darījumu, plus vēl procenti no summas, tad vēl viss vidam jāmaksā, ja? Jo man ir absolūti viss, tā teikt, nu, nekas nav slēpts un jā, viss ir paredzēts. Un saprotiet, un tāpat tās arī, kā man varētu būt grupas, ja es nu, izvēlētos ārprāts, kāda nauda jādod. Mēs gadu krāju tūkstošus, lai varētu atdot par nevis ikmēnešu, bet par gada ieņēmumu nodokli, lai es samaksātu reizi gadā. Ja? Tie ir ļoti nopietni nodokļi. Nu, tāpat kā jūs, kas strādā darba pie kāda, ja? Jūs paskatieties, kas aiziet nodokļos. Un tāpat tās arī, jā, un tas jau nekas, ka es nosaucu ziedojumu. Ja? Tāpat ir tie man ieņēmumi, ja sauc kā gribi kaut vai debesu dāvana, ja, bet tie man ieņēmumi, ja. Un tā cilvēks bieži vien rēķina un beigās vispār neko neiesāk. Un tā ir sava, visi mēs esam egoisti, visi mēs esam skopuļi, bet ko mēs daram ar to savu egoismu un skopumu? Mēs atļaujam tam apstādināt mūs. Paskatīsimies, teikt, es izvilkšu kārtas. Tātad pirmā pozīcija. Otrā pozīcija, ja, skaties, un trešā pozīcija. Ja, izvēlies pirmā, otrā, trešā. Un tagad izvilkšu kārti. Pirmais variants. Re, kāda kārtas atnāca, un es izvilku citu akmeni, jo, nu, lai tas ego nenosit, ja, tad, nu, lai jūs neredzētu kādu, ja. Un paskatieties, kāda kārta, ziniet, kāds tur ir stāstiņš, ja. Viņš paņem un nomaskējies tā, lai viņu ienaidnieki neredz, ja? Paņem un nozog ienaidnieku zobenus, jo nu, viņi ir atnākuši iekarot teritoriju. Ja? Nu, un viņš paņem ar viltu šos zobenus nozog, lai nevar uzbrukt, jo viņš ir, nu, tā teikt, mazākumā pret ienaidniekiem. Savukārt viņš ar viltību paņem un nu, tā kā atbruņo šos ienaidniekus. Ja? Nu tā, nu, pirmkārt paši redziet to bildīti, ja. Te ir daudz aizdomas, ja. Te ir neapzināta vēlme, ja, pasargāt sevi, nosargāt, ja. Ziniet, kā skopums vēl izpausties, ja. Nedodies, kāds ieraudzīs manas idejas, ja, un kā nozags manu lielo ideju, un uztaisīs viņu labāk, realizēs, ja, un jā, atkal neko nedara, tāpēc, ka bail, ka kāds nozags, bail, ka kāds nozags idejas, ja, tad pilnīgi ir nepieciešama tāda izlaušanās īstenībā brīvībā, ja, ir nepieciešama tāda veselīgāka tomēr attieksme, ja, jo vajag uzticēties. Te ļoti vajag uzticēties tomēr, ja, pārvarēt savas bailes, ja, jo bailes šobrīd izskatās, ka tevi vada un tu neapzinies, kā slēdzas iekšā skopums un tādas lietas, ja. Otrā pozīcija ir šāda sieviete, viņa atnāca apgrieztā veidā, ja. Un akmeņš šāds skaists, ja, mēs lieku kopā domas, ja. Tātad redzi, ka ir tā kā sasieta un zobeni tā kā apkārt, ja, bet, paldies Dievam, viņi ir apgrieztā veidā. Tātad tas nozīmē, ka tu patiešām esi daudz cietusi, ir kaut kādas tiešām reāli brūces, rētas, ievainojumi no tā, ka kāds cits ir tiešām noniecinājis, tu iespējams tavu kaut kādu darbu vai devumu un izmantojis kaut kādu tavu, ja, un tev tagad ir jāatbrīvojās no šiem te, un tu arī to dari, ka tu tagad ej laukā un topi brīva, man tagad nav laiks.
Otrā, vēl tātad jūs atbrīvojaties šobrīd no ierobežojušiem domu modeļiem. Trešā pozīcija jau ir šāda, es teikšu tāda viss spēcīgākā. Te gan ir pievilkšanās, gan atgrūšanās un viss notiek, un es teikšu, šitā ir uzvarētāja. Tā!